Euni čau! Jā, šī sērija nebūs par kalibru. Paņemsim tev atkal kaut kādā jaunā un savādākā piedzīvojumā. Un cik nu piedzīvojumā? Man ir ļoti maz laika un ļoti daudz, kas jāspēj izdarīt. Šodien ir pirmdiena, jau diena ir vidū, un sestdien mums jābūt grobiņā, pareizi sakot man, ar moto ratā raušanas stendu. Jā, beidzot ir ienācis laiks nobeigt šito prototipu. Jo, ja tu man aktīvi seko līdzi, nu tad tu droši vien zini, ka es uzbliezu bija šitādu prototipu. Pirms paspēju pabeigt savu prototipu, uzbliezām divus ratā raušanas stendus Rīgas motohallē, kas jau vairāk kā gadu godam kalpo un visi rauj ratā. Bet, jā, un līdz ar to šis mans prototips palika arī tādā pusratā. Un šobrīd ir kā tāds normāls latvietis, visas līdz pēdējiem brīdim novilcis, jā, un ir palikuši tikai 5 dienas laika, lai ar šito spoku pēc 5 dienām varētu tu uzraut ratā. Tā kā būs bišķiņ jāiespringst pie reizes, parādīšu tev kaut kādu mazo ašo varbūt būvniecību. Man liekas, ka būs diezgan interesanti, un es vismaz tā ceru. Pats galvenais, jā, šobrīd aši nedēļas laikā, vai pareizi sakot 5 darbdienās, uztaisīt šito ten par, tā teikt, prezentablu iekārtu. Kaut ko bišķiņ es esmu iesācis. Pirms uzliek tev ātriem kadriem kaut kādiem un timelapsā, tad pastāstīšu, ko es esmu izdarījis. Paspēju nedaudz jau apārdīt mocītu, noņēmām izplūdes kolektoru, šobrīd noņēmu arī karteri, jo šobrīd gribu uztaisīt nedaudz, tā teikt, eļļas rāvēju nedaudz savādāk, lai kaut kādā brīdī ilgstoši moci, teiksim, rūcinot vai darbinot šādā pozīcijā, nepietrūkst eļļība. Līdz ar to šobrīd, jā, šeit ir radošais bardaks, bet šis mums ir karterīts un šis mums ir eļļas snuķīts. Pareizi sakot, nezinu, kaut kāds eļļas iesūcējs. Ierakst komentārā, kā saucās šis veļķis, kas uztver eļļi, ja? Eļļas uztvērējs. Šobrīd nedaudz pārtaisīsim no šīs oriģinālās vietas, kur viņš sūc, lai viņš man sūc te bišķiņ zemāk. Un ar to nedaudz ir improvizācija, būs šitāds snuķīts. Daļa samazināt cauriņu joprojām spēs sūkt šeit, bet otra daļa sūks no šeit. Līdz ar to, nu tā kaut kāds izstīsies tādā pozīcijā, tad ir cerība un tā teikt tā nedaudz lielāka garantija, kad nenoklapēsim moci motoru. Tā kaut kā. Tas ir tas, ko es te paspēju izdarīt aizkadrā. Paralēli šodien izbraukājos bišķiņ pa veikaliem. Darba priekšā ļoti daudz ir. Jāuztaisa bišķiņ savādāks spriegojums. Uztaisīsim viņam spēka ruļļiem. Nedaudz pārveidosim šito sākotnējo konceptu. Noņemsim nost mufti suportu, kas bija tāds brāķīgais pasākums, testa variantā, kad bija vēl viens bremžu disks. Nu tā kaut kā, tā kā jaucam ārā gan moci, vajadzētu arī kaut ko smuku uzkrāsot, nokrāsot vai ne? Uzkrāsot, skan tā baigi kaut kā uzkrāsot, nu nokrāsot. Un jā, pats stends ir jāuztaisa un jāuzliek uz piekabītes vai pareizi sakot platformas, tā kā darbi ir ļoti daudz, tā kā pievērst uzmanību, kādā stāvoklī viņš ir šobrīd. Noputējis un izjaukts, un tāds viņš būs pēc 5 dienām. Jā, un tagad pievērs uzmanību Rolandam, cik Rolands ir dzīvespriecīgs pirmajā dienā, kad uzsākam atjaunot projektu, un cik ļoti es izstīšos 5. dienā. Kaut kā tā. Davai pagaidām. Un tiktu... Un jā, beidzot, reku, mums atnes karteri satīrīt, jā. Jā, doktors Rolands pats atnes sev karteri, un reku, pīpsīgs arī gatavs, tik šitā dienu uztaisīt. Jā, nezinu, ko lai tev vēl pastāst. Reku, šis ir oriģināls eļļas rāvējs, viņam te nāk tāds liels tas caurumiņš, jā, 3 lielāks. Un šodien mēs uztaisīt tādu pīpīti. Nu, tur ir diezgan maz vietas, lai šitā improvizētu, bet izstāst, ka viss izdevās. Diezgan smuki, jā, tāds bišķi varbūt, jā, tā kā šito neviens neredzēs, tāds gateris, jā, bet viss ir diezgan smuki un precīzi. Nu, tādā ziņā
Viss izies arī cauri eglis siltiņam, sietiņam un tā tālāk. Nu, līdz ar to tā doma sekoja, šis nāks tā diezgan precīzi iekšā šeit. Un, jā, galvenokārt sūks visu pa šitien. Tajā brīdī, ka mots stāv šitā ten, tā kā tagad stāv, tad viņam būs bišķiņ vieglāk uzsūkt kaut ko, vai ne? Nu tā kaut kā. Tāds maziņš upgrade. Tagad mēs šito visu pasākumu satīrīsim, sapucēsim un liksim kopā kārteru, vai ne? Un tagad, kad tas viss notiks rītīgi ātri. Labs rīts ir otrā diena. Kā redzams, aiz loga mums smuki spīd saulīt un turpinam cītīgi strādāt pie mūsu stenda. Jā, diena plānojas būt gara, produktīva, daudz kas jāpaspēj izdarīt. Šobrīd tas joprojām izstāsta šitā. Jā, ne tuvu, jā, prezentabli, tā kā darīt ir daudz ko. Jā, nu pagaidām, ko izdarīsim, noņemsim nost šito spoku nost no iekārtas, uzbūvēsim sākumā apakšu, nu tad jau liksim virsū apakaļ mocīt visticamāk un jā, skatīsimies visādas pārvērtības jāuztais tieši tāpat kā dzēsēšanas sistēmu vajadzētu pārveidot, jo oriģināli šeit nāk mazs radiatoriņš un jā, ja mots stāv tā teikt statiski, visu laiku augstos apgriezienos, tad diezgan grūti viņi nodzēsēt, tāpēc ideja ir sekojoša. Dzēsēšanas sistēmu laidīsim iekšā rāmī, visticamāk ar papildus vēl iespējams kaut kādu ūdens pumpu vajadzēs. Ja šitas ūdens pumpīts nevarēs uztaisīt mums tādu cirkulāciju, kā mums vajadzētu, tā kā ir vēl ko padarīt. Nu tā kaut kā. Tagad uzlikšu tev uz kātu, lai tev viss tik ātri notiekās un būtu kaut kas interesants, tad ieslēgšu tev un pastāstīšu, ko es te daru. Kaut kā tā. Un, jā, nu, kā tu redzi, šobrīd stends mums ir pilnībā izjaukts, jo noņēma nost liekās komponents, kuras vairs nav vajadzīgi testa versijai. Un šobrīd atkal liksim stendi kopā, ka reizes nedaudz spēkruļus uzliksim savādākus. Un, jā, tīram pucējam un stelējam kopā šito visu pasākumu. Un, ko, ir trešā diena, jā, stenda būvniecības procesam. Jā, trešā tāda nopietnā diena, kas beidzot pieķēries. 2 dienas līdz prezentācijā, tā teikt. Cītīgi darbojamies, šodien savedu materiālu. Jā, vakar paspēju bišķiņā pieķerties, tā teikt, spēku ruļu konstrukcijai un sagatavošanai. Tā, kad bišķi aptrūkās materiāls, tad diezgan laicīgi uz 10:30 vakarā beidzu. Bet jā, cītīgi darbojos pie dažādām visādām niansītēm, lai nostiprinātu rullīšus un saregulētu. Tā kā, jā, tāds nu ir aptuvenais darba procesa, tā teikt, updates. Šodien atkal plānojas vēlais vakars, jo, kā tu redzi, kopsumā joprojām stends izskatās tieši šitāds. Jā, nekā te daudz no viņa nav. Un mots arī izskatās mums joprojām šitāds. Jā, līdz ar to būs bišķiņa jāiesprīgst un laiks paliek ar vien mazāk. Tāpēc ķeramies pie darba. Čau! 4. diena, jā, mūsu stenda intensīvai būvniecībai. Vakar pa nakti pabeidzu šī laikam tā sarežģītākā konstrukcija šitai visā pasākumā. Un tas ir spēka ruļļi ir salikti. Līdz ar to šausmīgi nekas sarežģīts šeit nav, bet tai pašā laikā, jā, spēka rullīši ir iespējams regulēt. Tādā veidā šeit no gala ar seškantu palīdzību, šādā veidā spriegojot abi rullīši, teiksim, sinhroni savalkās kopā. Līdz ar to
veidojās slodze uz ritenīšiem, tā teikt, lai ir kaut kāda pretestība. Tā kā, jā, lielos vilcienos šādi izskatās konstrukcija. Un turpinam cītīgi darboties ar, jā, pārējā stendā konstrukcijas būvniecībā. Kaut kā tā. Nu čau, ir 5. diena, jā, pēdējā diena pirms ir vajadzētu tā kā iekārt likt darbībā. Šobrīd stends izskatās šitāds. Un jā, kā redz, darbi joprojām ir daudz, sāku meklēt jau plasmas, šodien vajadzētu nokrāsot, lai izstās arī mocīts kaut cik pēc mocīša. Tāpat konstrukcija būtu tā kā gatava, gan aizmugure, gan arī priekšējā amortizācija ir pārtaisīta. Un jā, tagad jādabā, un šitas viss ir tāds smuks, prezentabls un jā, jāstrādā visādām vizuālajām lietiņām. Pats galvenais, vēl jāizdomā, ko darīt ar dzēsēšanu. Tā kā darbi joprojām ļoti daudz un jā, kaut kā tā. Tāds nu mazais update'iņš, bet tagad cītīgi strādāsim un vispār jābrauc pēc piekabas ir. Jāsamuķī vēl alumīnijas, lai apšūtu to visu pasākumu un daudz ko vēl darīt. Un jā, man sirdsapziņa nelika mieru atstāt šeit bukti, kas bija, tāpēc ātri pieņem lēmumu uzslīpēt arī plasmas un aši šito visu nokrāsosim. Un kaut kā tā. Tā lai arī, nu tā teikt, tirgus skats ir, vai ne? Precei. Katrā ziņā tas ir tas, ko tu neredzi, kad šitā notiek beigās skriešana, pēršanās, rolas brauka apkārt, meklēt detaļas, materiāli, vēl visu kaut ko. Un tikko mums atveda arī izgrieztas plāksnes sānos. Jā, tikko atveda arī svaigi uzšūtās stropītes, visādas kniedītes un skrūvītes un stiprinājums, tā kā baigā ņemšanās pēdējā dienā, vai ne? Pēdējā brīdī. Un ko, uztaisīsim mazo update'iņu par notiekošo. Jā, aizskrēja pakaļ vēl alumīnijam. Varam apšūt visu šito pasākumu. Lēnām mums sāk satumst, bet kaut kas notiek. Darba ir ārkārtīgi daudz, bet darbojamies. Tikko aizkadrā saliku dzēsēšanu, uzlikt nedaudz lielāku radiatoru. Tā kā, jā, paralēli paspējām nokrāsot šitās plāksnes, kas ir sānos. Saulīt mums ir norietējis, bet ir ļoti interesanta krāsa, melna ar sarkanu graudu. Jā, tā kā viss ir pēdējā brīdī, tad viss saulītē, tā teikt, smuk būs nožūs. Notonēts ir priekšējais lukturs un aizmugurējais. Un, jā, bāciņi ir nokrāsot un vēl daži plasmas. Tā kā, kaut kā tā. Kur katru brīdi varēsim turpināt atkal stelēt to puzlu kopā un jā, mehāniskās lietas lielos vilcienos būs pabeigtas. Un tagad ir jāapšoj viss un jāsliek plasmas un nav nejausmas, cikos mēs pabeigsim šonakt, jo pulkstenis jau ir 10, gandrīz vakarā un vēl ir daudz ko darīt. Jā, un ir karsts. Tāpēc esmu nedaudz kails. Kaut kā tā. Tieši tikpat kails, cik šis mocīts, ne? Kur drēbes gabals viens karājās. Kaut kā tā, turpinām cītīgi darboties. Neliels updates. Jā, pulkstenis ir gandrīz 4 no rīta. Un jā, es esmu tik tālu ticis apmēram. Lielos vilcienos ir kaut kāds alumīnijas apšūts. Vienu sānu uzliku, mocis gandrīz gatavs. Nu šitāds izstās apmēram šīs nakts veitikums, un man vairs nav jaudas. Braukšu mājās, kāds 3 stundiņas pagulēšu, un tiksimies pēc dažām stundām ar jauniem spēkiem. Vajag dušu un nedaudz miedziņu. Kaut kā tā tiekamies rīt no rīta. Un, kā sacīt, jāsaka, laba daudz jau nemaz nevajag, vai ne? Jā. Pagājušas 2,5 stundiņas esmu atpakaļ ar rīta saulīti. Jā, ļoti ātri pagulēju un
turpinām darboties. Jā, jo pēc dažām stundām jau sākās palielam pasākums. Kaut kā tā. Tā kā, jā. Vairāk arī man tev nav ko pastāstīt šitai rītā. Vai ne? Jāmēģina kaut kā rumpis nedaudz pamodināt. Jāsāk darboties ar jaunu jaudu. Pulkstens ir, ja nemaldos, gandrīz 1. Šeit ir šausmīgs bardaks un tikko uzkabināja un izbrauc ārā. Iztestēja mūsu mazo projektiņu. Šitā apmēram cistās ir vēl visādi sīkumi, kurš gribās izdarīt, bet lielos vilcienos šitā apmēram cistās. Tikko iztestēja, saspriegoja un jā, kaut kā tā. Atceries, es tev minēju pa krāsiņu. Skaties, labi, viņš ir tagad saķēpāts, bet tā nitīgi forši tāda melna krāsa ar sarkanu graudu iekšā. Nu tā kaut kā vajadzētu vēl uzpalēt un sapucēt smuki, bet tā, nu šitā. Kaut kā tā, vēl vajadzētu bišķiņ nedaudz vairāk saspriegot, lai vairāk pretstība. Bet nu, līdz ar viņu mēģināt noķert, kurā brīdī mocīts krīt pāri un kurā brīdī ir aši jau uz priekšā bremzīte. Nu tā kaut kā.